Ja tev ir svarīgi izveidot attiecības ar cilvēkiem, kuri ir dzimuši 7., 16. un 25. datumā, ko tu vari darīt un ko tu vari nedarīt? Tātad tie ir septītnieki. Vislabākais, ko tu vari darīt, ir dot viņiem atzinību, slavēt, izteikt komplimentus. Un tas nekas, ka paši cilvēki iespējams teiks, ai, nē, man nevajag un sakautrēsies, bet īstenībā tas viņiem būs ļoti, ļoti patīkami un savā ziņā tu veidos tādu gana lielu simpātiju attiecībā pret sevi. Un ko nevajag darīt? Nečamājies viņu klātbūtnē. Viņiem patīk ātri rezultāti un fiksi un ātri. Ja tu čamāsies, tas viņus tikai sakaitinās un negribēsies veidot ne darījuma, ne privātās attiecības ar tevi un tā. Savukārt par cilvēkiem, kuri ir dzimuši 8., 17. un 26. datumā, tie ir astotnieki, viņu uzmanību un to pozitīvu attieksmi pret sevi var piesaistīt ar to, ka viņi redz, ka tu esi gan strādīgs cilvēks un tavam darbam ir rezultāts. Viņiem ir ļoti svarīgs, lai tiešām būtu rezultāts, nevis tu vienkārši iznieko kaut kādu laiku, savu vai citu, un nedodies vēl arī naudu. Un par cilvēkiem dzimušiem 9., 18. un 27. datumā, ar viņiem arī ir diezgan vienkārši iegūt viņu simpātijas. Viņiem patīk palīdzēt, tu vari palūgt viņu palīdzību, un kas pēc tam ir svarīgi, arī pateikties un novērtēt šo viņu palīdzību. Un ko nedarīt? Neesi egoists kopā ar viņiem, nedomā tikai par sevi. Viņiem tas uzreiz atgrūž no cilvēkiem, kuri domā tikai par sevi, tādā egocentriskā līmenī. Vai tev šis noderēja? Iespējams, zini kādu, kuram vajag šo aizsūtīt, un viņam arī tas noderēs, un piesako manam profilam.